Spēļu industrija ir deg. Tiek likvidēti tūkstošiem darba vietu, $200 miljonu projekti tiek atcelti. Aiz slēgtām durvīm izpilddirektori ir panikā. Taču nelielā birojā Bellevue 360 cilvēki pelna vairāk naudas nekā visa Electronic Arts darbinieku komanda kopā. Viņi ne tikai uzvar, viņi maina mūsu priekšstatu par to, kā mūsdienu uzņēmumiem vajadzētu darboties. Un, ja viņiem ir taisnība, tad visa spēļu industrija ne tikai cīnās, tā balstās uz meliem. Pirmā nodaļa – Spoks mašīnā. 2024. gada pirmajā pusē 10 vadošajos publiskajos spēļu uzņēmumos pazuda 11,000 darba vietu. Microsoft slēdz Arcane Austinu, Tango Gameworks pazuda gandrīz vienas nakts laikā, Embracer Group slēdza veselas nodaļas visā pasaulē. Pārstruktūrēšanas rezultātā viņi atlaida vairāk nekā 4000 darbinieku un slēdza 44 studijas. Arī Sony netika saudzēts. Iekšējā pārstruktūrēšana skāra tās PlayStation ekosistēmu, studijas tika klusi slēgtas vai apvienotas. Visā nozarē šī tendence bija identiska. Šķita, ka neviens nav imūns, izņemot vienu privātu uzņēmumu Vašingtonas štatā. Valve darbinieku skaits saglabājās starp 330 un 360 cilvēkiem. Nebija ne atlaišanu, ne masveida pieņemšanas darbā, un nebija arī ceturkšņa drāmas. Skaitļi apstiprina Valve statusu. Steam vien 2025. gadā radīja vairāk nekā $16 miljardus ieņēmumos. Kopējais uzņēmuma apgrozījums tika prognozēts pārsniedzams $17 miljardus. Sadaliet to ar viņu nelielo darbinieku skaitu, un uz vienu darbinieku tas tuvojas 50 miljoniem. Microsoft ar savu operētāju sistēmu, mākoņu impēriju un Xbox kopā ģenerē aptuveni $1,24 miljonus uz vienu darbinieku. Valve rādītājs ir 40 reizes augstāks. Tiesas dokumenti no 2021. gada pretmonopola prāvas atklāja kaut ko vēl nepatīkamāku pārējai nozarei. Vidējais Valve darbinieks gadā nopelnīja gandrīz $1,3 miljonus. Šis skaitlis ir vairākus gadus sens. Šis skaitlis mūsdienās gandrīz noteikti ir lielāks. Taču šis stāsts nav tikai par atalgojumu, un tas nav arī par veiksmi. Jo, ja paskatās rūpīgāk, atšķirība nav sniegumā, bet gan struktūrā. Publiskās spēļu kompānijas, kas ir saistītas ar investoru gaidām, pandēmijas uzplaukuma laikā palielināja darbinieku skaitu. Viņi aktīvi pieņēma darbā, bet tikpat ātri arī samazināja darbiniekus, kad tirgus mainījās. Kad lietas sāk iet uz leju, viņi ne tikai pielāgojās, viņi cilvēkus atlaida vilni pēc viļņa. Valve šo ciklu neievēroja. Viņa darbinieku skaits darbojas kā stingri noteikts griesti, nevis izaugsmes mērķis. Tā ir struktūra, kas paliek savās robežās. Ko tas liecina par pārējo nozari? $200 miljardu vērtā spēļu nozare jau gadu desmitiem sludina mēroga palielināšana, lielākas studijas, komandas un budžeti. Taču šī pieeja varbūt ir slimība, nevis risinājums. Pirmie pierādījumi nāk no vienīgā uzņēmuma, kas atsakās spēlēt pēc šiem noteikumiem. Otra nodaļa – $0 mārketinga brīnums. Mūsdienu AAA spēļu industrijā budžeti vairs nav tikai lieli, tie kļūst ekstrēmi. Sony Concord kļuva par vienu no skaidrākajiem šī piemēriem. Ziņojumos tika norādīts, ka izstrādes līgums pārsniedza $200 miljonus. Dažas aplēses šo summu pietuvina pat $400 miljonu, un tas pat neietver mārketingu, studijas iegādes izmaksas vai palaišanas kampaņu. Tās izstrādē tika veltīti 8 gadi. Studiju, kas stāvēja aiz tā Firewalk, Sony pilnībā iegādājās 2023. gada aprīlī. Viņi likās lielas cerības uz Concord kā savu nākamo lielo dzīvā servisa hitu. Dienā, kad Concord tika palaists Steam platformā, parādījās 697 spēlētāji. Spēle pārdeva gandrīz 25,000 eksemplāru, un Sony to noņēma no pārdošanas 14 dienas vēlāk, atmaksājot naudu visiem, kas bija samaksājuši. Sony pilnībā slēdza Firewalk 2 mēnešus pēc tam. Gadu darbs, $100 miljonu kapitālā, viss tika iznīcināts dažu mēnešu laikā. Aptuveni tajā pašā laikā Valve pievienoja Steam platformai projektu ar nosaukumu Deadlock. Tas bija tikai ar ielūgumiem. Nebija nekādas atklāšanas treilera, preses tūres vai IGN ekskluzīva. Nebija vispār nekādu mārketinga līdzekļu. Recenzentiem, kuri mēģināja par to rakstīt, tika lūgts to nedarīt. Ziņas izplatījās caur Discord serveriem. 2024. gada 2. septembrī Deadlock sasniedz vairāk nekā 171,000 vienlaicīgu spēlētāju maksimumu. Concord. Sony izmaksāja aptuveni $287,000 par katru maksimālo vienlaicīgo lietotāju. Deadlock. Valve būtībā neizmaksāja neko. Šī tendence attiecas arī uz citām spēlēm. Helldivers 2 izlauzās priekšplānā 2024. gada sākumā, gandrīz pilnībā pateicoties mutvārdu reklāmai. 3 mēnešu laikā tika pārdotas vairāk nekā 12 miljonu kopiju. Lielākā daļa mārketinga bija organiski joki un memīts par izdomātu planētu, ko sauc par Malevelon Creek.
Manor Lords, ko lielākoties izstrādāja viens poļu izstrādātājs, pirmajās 3 nedēļās tika pārdots vairāk nekā 2 miljoni eksemplāru. Spēlē gandrīz nebija reklāmas izdevumu, tikai kopienas radīts impulss. Tātad, vai milzīgi mārketinga izdevumi patiesībā atbaida tos spēlētājus, kurus šīs spēles vēlas piesaistīt? Kad Sony iztērēja mazas salu valsts IKP, lai reklamētu Concord, viņu mērķa auditorija patiesībā uztvēra ko citu. Viņi dzirdēja, tas ir korporatīvi izkalkulēts un ļoti cenšas. Īsta interese nerodas no reklāmas stendiem, tā rodas caur sajūsmu un mutvārdu ieteikumiem. Valve visu savu pieeju balstīja tieši uz šo ideju. Piekļuve tiek nopelnīta, nevis nopirkta. Tas acīm redzam strādā. Mazākas studijas jau ir sākušas kopēt šo formātu. Uz reklāmu balstītā palaišanas stratēģija mirst. Kaut kas labāks beidzot ir pierādījis savu efektivitāti. 3. nodaļa – ražīguma anomālija. Neparastākais Valve gadījumā nav tas, ko viņi izdod, tas ir, cik saskaņoti viss darbojas. Ņemiet Counter-Strike 2. Tas nebija tikai turpinājums. Tas nozīmēja pilnīgu pāreju uz Source 2 dzinēju pārbūvētu apgaismojumu sistēmu un pilnīgu tīkla kodu pārstrādi visvairāk spēlētajam konkurētspējīgajam šāvējam pasaulē. Un tad vēl ir aparatūra. Steam Deck OLED nebija tikai atjauninājums. Tā bija jauna, pielāgota portatīvās aparatūras versija, kas veidota tieši Steam ekosistēmai. Pat viņa vecākie darbi laika gaitā joprojām darbojas pēc tā paša principa. Half-Life Alyx joprojām ir mūsdienu VR etalons, pat vairākus gadus pēc iznākšanas. Katrs elements sākumā šķiet atsevišķs, taču kopā tie neuzvedas kā izolēti projekti. Tie darbojas kā viena sistēma, kas nekad īsti neapstājas. Un tas viss darbojas ar aptuveni 360 cilvēkiem vienlaikus, pārvaldot lielāko digitālo veikalu uz PC un uzturot vairākas no pasaulē lielākajām live service spēlēm. Tagad salīdziniet to ar nozares standartu. Microsoft, EA vai Activision nav nekas neparasts, ka viena AAA līmeņa lielbudžeta spēle prasa lielākas komandas nekā visa Valve darbinieku skaita kopums. Un pat ar šiem resursiem šīs milzīgās spēles joprojām cieš no ievērojamas kavēšanās. Kā tas iespējams? Atbilde ir vienkārša. Valve turpina krāt priekšrocības. Katrs projekts balstās uz jau esošu pamatu. Counter-Strike 2 nebija jāveido sava auditorija. Tā to mantoja, kas izveidojusies vairāk nekā 20 gadu laikā. Deadlock nebija jārisina maksājumu vai izplatīšanas jautājumi. Steam to jau nodrošināja. Steam Deck nebija jāveido programmatūras ekosistēma no nulles. Proton jau paveica lielāko daļu darba. Nekas nesākas no nulles. Un tieši tāpēc Valve nepalielina savu komandu tā, kā to dara citas kompānijas. Tā apzināti saglabā nelielu komandu. Nav birokrātijas sanāksmēs, nav fokusa grupu labojumu vai akcionāru izvērtējumu. Mazākas komandas, kas strādā vienā virzienā, biežāk uzvar lielās, nekā cilvēki domā. Un ir vērts pievērst uzmanību arī pretējam. Kad uzņēmums paziņo, ka pieņems darbā vēl 1000 izstrādātāju, tas var izklausīties pēc attīstības, bet tas nevienmēr nozīmē ātrāku produktu izdošanu. Dažreiz ir tieši pretēji. Dažos gadījumos tas var nozīmēt lēnākus rezultātus nākotnē. 4. nodaļa – ēnu hierarhija. Ir tāda spodrināta Valve versija, kas bieži tiek atkārtota tehnoloģiju rakstos. Plakanā hierarhija – galdi uz ritentiņiem. Darbinieku rokas grāmata, kas sola, ka vari pāriet uz jebkuru projektu, kas tevi visvairāk aizrauj. Tā ir lieliska stāsta versija, bet tā ir tikai daļēji patiesība, vismaz tiem, kas tur ir strādājuši. Glassdoor atsauksmes un bijušo darbinieku stāsti apraksta kaut ko tādu, ko brošūra nemin. Kabalas ne sazvērstības nozīmē, bet ir ilgadējas vecāko inženieru, dizaineru un ekonomistu grupas. Viņi klusām izlemj, kurš projekts saņems finansējumu un kurš tiks nolikts malā, kuri jaunie darbinieki tiks iekļauti kolektīvā un kuri tiks atstumti. Viens bijušais darbinieks salīdzināja šo sociālo dinamiku ar vidusskolas ēdnīcu, kurai ir budžeta vara. Cits aprakstīja, ka tehniski ir brīvs strādāt pie jebkā, taču nespēja piesaistīt nevienu sadarbībai pie izvēlētā projekta. Pat bez formāliem amatiem uzņēmumā joprojām pastāv vara. Alga var ļoti svārstīties atkarībā no kolēģu uztvers. Darba biedri vērtē viens otru, un no tā tiek noteikts prēmijas vai ietekme. Ja kāds nespēja nolasīt nerakstītos noteikumus kolektīvā, viņš parasti ilgi neiztur. Brīvība ir īsta, bet arī ar to saistītais spiediens ir reāls. Tiem, kuri iedaras, Valve piedāvā neparasti lielu autonomiju un milzīgu atalgojumu. Tiem, kuri neiedaras, aiziešana parasti notiek ātri. Publiska kompānija šādā kultūrā nekad neizdzīvotu. Iesaistītos atbilstības un personāla nodaļas, būtu vesela virkne kolektīvo prasību. Intensitāte, kas ļauj Valve komandai sasniegt vairāk nekā varētu gaidīt, nedarbojas publiskas kompānijas noteikumu ietvaros. Sistēma darbojas, taču ne tik tīrā ideālistiskā veidā, kā to vēstu mīti. Zem tās slēpjas skarbāka puse. Izlikties, ka ir citādi, nozīmē ignorēt cilvēkus, kuriem patiesībā tajā bija jādzīvo. Taču šis modelis pierāda kaut ko tādu, ko pārējā nozara ir nolaidusi novārtā.
Nolikt nelielas komandas ar patiešām labiem cilvēkiem, kuri iedaras uzņēmuma kultūrā, ir labāk nekā pieņemt daudz cilvēku tikai tāpēc, lai būtu daudz. Neviens nesaka, ka vajag kopēt šīs grupas. Patiesā mācība ir vienkāršāka. Samazinot savus pieņemšanas standartus, lai ātri augtu, jūs klusi kaitējat uzņēmumam. Uzņēmums, kas apzināti paliek mazs, pieņem darbā rūpīgi. Tas aizsargā to, kas padara uzņēmumu veiksmīgu. Šāds uzņēmums iespējams dara vairāk saviem cilvēkiem nekā tas, kurš trīskāršoja savu komandu, lai izskatītos labi LinkedIn, īpaši, ja puse no viņiem tika atlaisti pēc 2 gadiem. Šāda pieeja dod priekšroku mazākai, stingrākai organizācijai. Darbinieki patiesībā saņem lielāku atalgojumu un produktivitāte pieaug. Vai tas darbojas kā bizness, vairs nav apspriežams. 5. nodaļa – pasīvais impērija. Bet īstais Valve mērogs nerodas no spēļu pārdošanas. Steam saņem daļu no katras spēles, kas tiek pārdota platformā, vēsturiski ap 30%, bet lielāka apjoma izdevējiem tās samazinās. Tas vien jau ir milzīgs bizness, bet tas ir tikai virspusējais slānis. Ir arī spēļu priekšmetu tirgi. Spēles priekšmetiem, īpaši Counter-Strike 2 un Dota 2. Spēlētāji tirgo ieročus, izskatus, piekariņus un kosmētiskos priekšmetus tādos apjomos, kas sāk vairāk atgādināt finanšu tirgus, nevis spēļu ekonomiku. Un Valve saņem 15% no katra darījuma, tikai Counter-Strike kastu un skinu ekonomika vien. 2023. gadā nopelnīja vairāk nekā $1 miljārdu. Ieņēmumi ienāk neatkarīgi no tā, vai Valve izlaiž jaunu saturu vai nē. Tiek lēsts, ka pīķa periodos tikai tirgus vien rada ievērojams ieņēmums, dažkārt pat vairāk nekā visu vidēja lieluma izdevēju gada peļņa. Un neviens cents no tā nenāk no jaunas spēles izdošanas. Stratēģiskais iegūms ir milzīgs. Lielākā daļa spēļu kompāniju ir iestrēgušas. Katru ceturksni tām jāizlaiž kaut kas jauns, lai tikai nomaksātu rēķinus. Valve tā nav. Tās sistēmas rada kaut ko līdzīgu pastāvīgam minimālam ieņēmumu līmenim, un tas ļauj viņiem eksperimentēt, pārtraukt vai apturēt projektus un gaidīt 10 gadus, ja vēlas. Viņiem nav spiediena izlaist turpinājumus. Viņi var atļauties gaidīt, līdz kaut kas kļūst interesants. Salīdziniet to ar izdevēju, kas katru ceturksni iztērēs simtiem miljonu. Viņu valdes pieprasa progresu vairākos pastāvīgi uzturētu spēļu projektos vienlaikus. Atšķirība nav tikai mērogā, bet arī rīcības brīvībā. Tātad, kāpēc Valve nav rīkojies kā Microsoft un nav nopircis katru studiju, kas parādās redzeslokā? Pašsavaldība pati par sevi ir daļa no stratēģijas. Iegādes liek apvienot dažādas kultūras un palielināt darbinieku skaitu. Tās rada jaunus juridiskos riskus un vadības problēmas, no kurām Valve jau 30 gadus cenšas izvairīties. Publiskie uzņēmumi, kurus spiež dividendžu prasības vai akcionāri, gandrīz vienmēr izlieto lieko naudu kaut kam. Valve vienkārši ļauj naudai krāties un iegulda to kaut kur, kas šķiet pievilcīgs. Īsta neatkarība nozīmē, ka pašam pieder izplatīšanas kanāls, nevis ka to īrē no kāda cita. Ko tas nozīmē studijām, kas iestrēgušas veikalos, kuri tām nepieder? Atbilde nav iepriecinoša, taču šāds skatījums padara daudz skaidrāku situāciju ikvienam, kurš mēģina saprast, kur patiesībā ir īstās priekšrocības. 6. nodaļa – 10 gadu likme. Lielākā daļa cilvēku atceras, ka Steam Deck tika laists klajā 2022. gadā un kļuva par hitu, taču bieži tiek aizmirsts viss, kas notika pirms tam. Pilnā Steam OS versija beidzot tika izlaista kopā ar ordinālajām komerciālajām Steam spēļdatoriem 2015. gada beigās. Atsevišķie kontrolieri līdz 2016. gada vidum tika pārdoti tikai 500,000 eksemplāros, un pašas konsoles pārdošanas rezultāti bija vēl sliktāki. Viss projekts izskatījās pēc izgāšanās. Parasts uzņēmums to būtu pārtraucis. Google palaida Stadia 2019. gadā un apglabāja to jau pēc 3,5 gadiem. Amazon spēle Crucible knapi izdzīvoja 6 mēnešus. Valve nenorakstīja Steam OS, viņi tos saglabāja dzīvu. Viņi izveidoja Proton, programmatūru, kas ļauj Windows spēlēm darboties uz Linux bez izstrādātāja iesaistes. Viņi padarīja daļu no tās atvērtu visiem. Viņi turpināja uzlabot Linux fonā, tieši sniedzot ieguldījumu tajā. Pats svarīgākais – viņi nesteidzās. Gandrīz 10 gadus tas izskatījās pēc dārga blakus projekta. Tad 2022. gada 25. februārī tika izlaists Steam Deck. Tas ne tikai tika pārdots, bet arī radīja pavisam jaunu kategoriju. Pēkšņi 10 gadu darbs pie Linux kļuva par pamatu aparatūras ekosistēmai, kas sāka graut Microsoft ietekmi uz PC spēļu industriju. Pieņēmums, ka Windows ir vienīgā vieta, kur var pastāvēt nopietnas spēles, sāka brukt. Katrs no šiem pirkumiem attālināja PC spēļu industriju no Microsoft vecā ieņēmuma modeļa. Tas darbojās tik labi, ka konkurenti sāka steigties, cenšoties panākt nākotni, kuru Valve bija sākusi veidot jau vairākus gadus iepriekš. Asus, Lenovo, MSI un citi kopš tā laika ir izstrādājuši savas Windows portatīvās spēļu konsoles. Jūs nevarat to darīt kā biržā kotēts uzņēmums. Akcionāri nevēlētos apsvērt domu par 10 gadus ilgu operētāju sistēmas izstrādi. Viņi gribētu redzēt skaitļus peļņas ailē. Valve šādas problēmas nav.
Gabes Newells, kā ziņots, pieder vairāk nekā 50% uzņēmuma. Tas vien jau maina visu. Nav nekādas valdes, kas spiestu virzīties citā virzienā. Nav spiediena uzrādīt īstermiņa panākumus uz ilgtermiņa darba rēķina. Lēmumiem nav jāizskatās labi nākamajā finanšu pārskatā. Tiem vienkārši jābūt jēgpilniem arī pēc vairākiem gadiem. Pacietīgs kapitāls, ja to tiešām izmanto pacietīgi, pārspēja īstermiņa naudu ar lielu pārsvaru. Tā nav pat godīga cīņa. Uzņēmumi, kurus kontrolē dibinātāji, dubultās akciju klases un palikšana privātā statusā, var būt vienīgie veidi, kā ilgtermiņā gūt panākumus. Cilvēki tagad sāk pievērst uzmanību, jo lielākā daļa šo struktūru tagad parādās tehnoloģiju nozarē. Tagad darbības plāns ir pietiekami skaidrs, lai to varētu kopēt. 7. nodaļa. Pēdējais vārtu sargs. Valve reklamē Steam kā atvērtu platformu. Ik viens ar izstrādātāju kontu un $100 var publicēt spēli. Veikals ir slavens ar atteikšanos veikt atlasi. Tā vietā tirgum pašam jāizlemj, kas gūs panākumus. Šī nostāja viņiem ir nodrošinājusi indie izstrādātāju atbalstu veselas paaudzes garumā. Bet tā nav visa patiesība. Steam ieteikumu algoritms klusi apglabā tūkstošiem zemes kvalitātes izlaidumu katru gadu. Ieteikumu dzinējs izlemj, kuras spēles tiek rādītas kuriem lietotājiem. Spēles, kas saliktas no gataviem resursiem, tiek apglabāti. Ar mākslīgā intelekta ģenerētās nekvalitatīvās spēles, kas pārpludinājušas katru lielāko veikalu, arī tiek apglabātas. Valve tagad pieprasa atklāt informāciju par ar mākslīgo intelektu ģenerētu saturu, un jebkura spēle, kas pārkāpj pamatkvalitātes noteikumus, tiek nekavējoties aizliegta. Tāpēc doma, ka Steam netiek atlasīts, īsti neiztur kritiku. Tas tiek atlasīts, tikai ne acīmredzamā veidā. Tas nostāda Valve sarežģītā situācijā. Viņi iegūst lielu priekšrocību, ja tiek uzskatīti par neatkarīgo izstrādātāju draugu, platformu, kas ļauj tirgumu izteikties. Bet viņiem arī jāaizsargā šī platforma. Citādi veikala pārpludina. 50,000 ikgadēju drag and drop mēslu izlaidumu. Šie divi mērķi nav pilnībā savienojami, tāpēc Valve dara to, ko publiskas kompānijas nespēja paveikt. Viņi pieņem klusu, praktisku kompromisu. Viņi pieņem nelielu triecienu, izskatoties nedaudz liekulīgi, un tad vienkārši turpina tālāk. Vai viņi aizsargā ekosistēmu, vai arī ir vārdsargi, kas izlemj, kuri izstrādātāji varēs nopelnīt? Droši vien abi. Tieši platformas mērogs padarīja iespējami šo nekvalitatīvo spēļu plūdus. Tikai 2025. gadā vien Steam tika izlaistas vairāk nekā 20,000 spēļu. Valve arī izveidoja sistēmas, kas aktīvi nosaka, kā šī ranžēšana darbojas. Tas nav nejauši, tas ir strukturēti. Visa sistēma ir sarežģīta, bet tā saglabā Steam atklāšanas pieredzi nemainīgu. Spēlēm joprojām šķiet, ka tās var izsisties pašas par sevi, pat ja veikals klusi filtrē, kārto un izceļ to, kas nonāk augšgalā. Kamēr jaunākie veikali cieš no tā paša satura sprādziena, Steam ar to necīnās, tas pielāgojas. Šāda veida moderācija varētu būt vienīgais veids, kā tik lielas platformas var pastāvēt, nekļūstot par stingriem izdevējiem vai haotiskiem izgāstuvēm. Valve ir parādījis trešo, nekārtīgāku ceļu. Protams, tas īsti neatbilst viņu pašu mārketingam, bet tas darbojas. 8. nodaļa. Pagrieziens. Nekas no tā īsti nav saprotams, ja skatās atsevišķi. Valve ar daudz mazāku darbinieku skaitu izdod vairāk nekā viņu konkurenti. Viņi to dara bez mārketinga, uztur kultūru, kas neizdzīvot publiskā īpašumā, bet joprojām sasniedz rezultātus, kas darbojas. Tā nav struktūra, kas būtu atkārtota slavenajās studijās. Katra no šīm lietām atsevišķi šķiet neiespējama, bet šī kombinācija ir pavisam kas cits. Tas darbojas tāpēc, ka Valve jau no pirmās dienas ir atteikusies spēlēt to pašu spēli, ko spēlē visi pārējie. Tikai viens dibinātājs, daži vecākie partneri un brīvība ignorēt visu viedokļus par to, kādai jāizskatās mūsdienīgai tehnoloģiju kompānijai. Lielākā daļa rakstu par Valve to uzskata par kaut ko dīvainu, taču zem tā slēpjas skaidrāks likumsakarību modelis. Daudz kas no tā, kas lielos uzņēmumos šķiet normāli, pastāv tikai ārējā finansējuma dēļ. Ceturkšņa atskaites, uzņēmumu iegādes, liels darbinieku skaits, lieli izdevumi mārketingam. Nekas no tā nav obligāti nepieciešams, lai izstrādātu vai izplatītu programmatūru. Neliela cilvēku grupa, kas veido to, ko patiešām vēlas veidot, ar pietiekami daudz naudas, lai varētu nesteigties. Tas ir tas, kas liek tam šķist neparastam. Kāpēc? Tāpēc, ka visi pārējie ir tik pieraduši pie esošās kārtības, ka ir aizmirsuši, ka šādi iespēja vispār pastāv. 9. nodaļa. Suverēnā valsts. Valve patiesībā nav uzņēmums ierastajā izpratnē. Tā drīzāk uzvedas kā maza privāta valsts. Tās galvenā mītne atrodas Bellevue, un tā darbojas pēc saviem iekšējiem noteikumiem, kas attiecas uz darbinieku pieņemšanu, atalgojumu sistēmu un ilgtermiņa stratēģijām. Ārpus uzņēmuma nav nekā, kas piespiestu to ievērot nozares standartus, un tā ir galvenā atšķirība. Valve neuzvedas kā uzņēmums, kas cenšas uzvarēt tirgū. Tas uzvedās kā kaut kas, kas pilnībā izkāps ārpus ierastās sistēmas, un, kad tu to sāc skatīt šādā gaismā, lēmumi, kas no malas šķiet neparasti, sāk šķist saprotamāki.
Pilnībā atkārtot Valve ir gandrīz neiespējami. Ļoti retais dibinātājs joprojām ir peļņu nesoša programmatūras giganta vairākuma īpašnieks. Ļoti maz kultūru ir tik rūpīgi veidotas 20 gadu garumā. Viņa priekšrocība ir specifiska. Tikai viens uzņēmums var būt pasaulē lielākā PC spēļu veikala īpašnieks. Taču pārējie uzņēmumi var no tā mācīties. Mazākas studijas vēroja publiskā tirgus hausu un nolēma, ka nevēlas tajā piedalīties. Paskatieties uz Local Funku, vienīgo izstrādātāju aiz Balatro. Viņš atteicās no izpirkšanas piedāvājumiem un apzināti saglabāja darbību nelielu. Vai Svens Vinca no Larian Studios, komandas, kas radīja Baldur's Gate 3. Viņš ir vadījis studiju gadu desmitiem, to nepadarot par publisku uzņēmumu. Nesen viņi paši izlaida paaudzes hītu, atsakoties no izdevēja līgumiem. Neviena no šīm kompānijām nekļūs par Valve, viņiem tas nav nepieciešams. Katra no tām ir apguvusi pietiekami daudz no šīs stratēģijas, lai spētu konkurēt ar lielākiem finanšu resursiem. Viņu kopīgie panākumi klusi pierāda, ka lielāks nenozīmē labāks. Spēļu industrija nav beigusies, nozares atlaišanas vēl pat nav beigušās. Nākamais vilnis visticamāk jau ir sācies. AAA budžeti joprojām pieaug līdz līmenim, kas nav ilgtspējīgs, un mārketinga nodaļas joprojām tērē naudu kampaņām, kuras neviens nav prasījis. Asiņošana turpināsies. Dažas no studijām, kas šobrīd tiek slēgtas, paveica patiešām labu darbu. Cilvēki, kuri zaudē darbu, bija pelnījuši ko labāku nekā to, ko viņu darba devēju finansiālās problēmas viņiem uzspieda. Bet kaut kur Bellevue 360 cilvēki gada no gada pierāda vienu lietu. Ne tikai tehnoloģiju giganti ir zem lupas, arī spēļu izstrāde to izjūt. Noskaties, kāpēc GTA 6 izstrāde aizņem tik ilgu laiku. Uzzini, kāpēc Rockstar izjūt tik lielu spiedienu attaisnot cerības. Vai arī noklikšķini uz šī video.